Strēlnieki, šis ir jūsu tāro izlikums oktobrim. Paskatīsimies pa sfērām, kas jūs sagaida, un sāksim ar kopējām oktobra enerģijām. Tā. Oktobrī būs kaut kāds lēmums jāpieņem. Būs jāveic izvēle, kas kuram aktuāli, varam paskatīties saistībā ar ko tas būs lielākajai daļai strēlnieku. Kaut kas saistībā ar partnerattiecībām. Šis mums nav tikai par mīlestības sfēru, bet jebkāda veida attiecības. Tā attiecības pat ar sevi, ar ģimeni, ar kaimiņiem, draugiem, jebkas, kaut kādas, tad jums būs izvēles jāveic, vai nevarēsiet kaut ko saprast, kā tālāk rīkoties. Tā, vēl vienu oktobra tēmu. Un te ir jābūt tādiem vairāk loģiskiem. Jādomā, kas ir visloģiskākais kaut kādā veidā, ja jums ir par izvēli runa ar prātu vairāk. Nepaļauties tikai uz emocijām, bet tā apsvērt visu, izdomāt vairākus variantus, kā tas varētu būt par nākotni runājot, kas būtu vislabākais. Tā, paskatāmies atsevišķi darba sfēru. Tā, kas strēlniekiem oktobrī būs aktuāls darba sfērā? Tā, te mums ir kaut kāda sadarbība, partnerība, līgums varbūt jauns klients, vai arī daudz kaut kādas pārunas. Divnieki, tas mums ir par komunikāciju. Darbs būs, būs jāpastrādā, un tātad, divatā vai vairāk. Tāds, dialogs būs. Tā. Tad mums vēl papildus enerģijas oktobrim strēlniekiem par darbu un finansēm. Zobenu karalis, tas varētu būt kaut kāds jauns vīriešu kārtas pārstāvis klients, vai arī jums būs jāvēršas pie kāda pēc padoma, kur saistībā ar finanšu naudas darba sfērām. Tas varētu arī būt kaut kādi jauni sadarbības klienti, vai arī ieteikums jums atkal vairāk izmantot to loģisko, formālo pieeju, neveidot varbūt kaut kādas tādas pārāk draudzīgas, pārāk intīmas, tuvas attiecības, neatklāties, nestāstīt tik ļoti, tā kā mazliet tādā neitrālā pozīcijā būt, kas saistās ar vadītājiem un darba kolēģiem vai klientiem. Skatāmies attiecību sfēru. Kādas enerģijas būs strēlniekiem attiecību ziņā oktobrī. Tā, 7 monētas, te mums ir tāda kaut kādā rezultāti. Ja jūs esat ieguldījušies attiecībās, piemēram, jūs tur gājuši pie pāru terapeita, lasījuši kaut kādas grāmatas par attiecībām vai jebkāda veida ieguldījums, ko jūs esat veikuši attiecībās, tad oktobrī jūs redzēsiet, kā tas nes augļus. Piemēram, attiecības ir uzlabojušās, vai jūs esat sapratuši kaut ko jaunu par sevi, par savu partneri. Tad kopumā ļoti, ļoti produktīvi. Tā. Un kaut kāda jauns pavērsiens, jauna enerģētika ieiet attiecībās. Te mums ir dūzis, un dūži mums vienmēr simbolizē kaut ko tādu, fresh start, kad un zobeni tas ir par idejām, par kaut ko tādu, ka jums iešaujas prātā, mēs varētu darīt šito, lai uzlabotu attiecības, vai tie, kas meklē partneri, jums varētu būt, ka jāuzsāk kaut kas jauns, ko jūs līdz šim neesat darījuši, lai tad satiktu savu
otro pusīti. Un ieteikums no augstākajiem spēkiem, no sargeņģeļu kārtīm, priekš strēlniekiem par oktobri. Kāda ziņa ir? Imperatora. Tā, laiks rīkoties, dot startu saviem sapņiem, ka nevis tikai sapņot, bet reāli arī darboties, darīt, spērt soļus, lai realizētu savu sapni. Kreatīvie radošie projekti būs ļoti veiksmīgi, un vispār imperatoras kārts, tas ir par labklājību, par naudas plūsmu, par pietiekamības sajūtu. Tad it īpaši caur kaut ko, ja jūs radoši pieejat kaut kādai lietai vai kaut kādu to savu talantu liederīgi izmantojat, tad tas jums nesīs ienākumus un gandarījumu sajūtu un novērtējumu. Un tad koncentrēties uz radošās izpausmes realizāciju. Nu, tāds jums oktobrs strēlnieki. Atcerieties par laikiem un komentāriem, energo apmaiņai, un lai jums superīgs oktobrs!